Čau! Esmu mājās no darba, eju laukā ar savu smuko, bet ļoti trako suni, Dino, un izdomāju, ka uztaisīt ejošo video. Tie, kas seko līdzi tam, ar ko es nodarbojos, zinās, kas man tagad notiek. Man nāk informācija par iekšējo redzējumu, par trešo aci, jo es tā pasūtīju, un man nāk tieši tā, kā man vajag. Un šodien man pienāca tāds brīdis, kad jūtos, viss ir tas, kas vajadzīgs atnāca, tas, ko es pasūtīju, atnāca, un tagad man ir nepieciešamais, lai es varētu novadīt pasākumu. Vai nu šodien, vai rīt, kad būs laiks, es uztaisīšu to strukturizēto video, kur to visu ir pastāstīšu. Bet daudz interesants par šo laiku notika. Pirmkārt, jo vairāk es sapratu, kā tā trešā acis strādā, jo vairāk man viņa sāk strādāt. Un es tagad, man sanāk pieslēgties tādos interesantos līmeņos, kā man iepriekš nesanāca. Un tā pasaule izstās citādāk. Tagad skatās riku koks. Ceru, ka tu redzi koku. Viņš izstās ļoti kristālisks, ļoti interesants. Bišķi citādāk nekā agrāk. Un vēl man dažas lietas, ko ir pateikt. Tātad prāta struktūras. Iedomājies, man šobrīd galvā ir milzīga prāta struktūra, kas atnākus, ko es esmu izveidojis tieši par šo trešo aci, tieši par šo redzējumu. Tā struktūra ir smaga. Man reāli galva paliek tāda bieza, tāda kā piepūstas, tāds balons. Un vienā brīdī sapratu, ka tas ir nomācoši, es to struktūru varu palaist vaļā. Suņi drāzējas. Dino iesim. Es to struktūru varu palaist vaļā. Attiecīgi, tas līdzīgi tā kā tu pamosties no sapņa, un tu saproti, ka tiklīdz beigs par to domāt, tas kaut kur aizlidos, un tu no tā atcerēties ļoti maz. Tagad vēl viens suns ir Dino iedraudzēties. Suņu dzīve. Iesim, Dino, iesim. Tā. Tātad, tu pamosies no sapņa, un pēkšņi tas viss kaut kur pazūd. Un es sapratu, ka es to struktūru palaistu vaļā. Man nav vajadzīgs to struktūru turēt, jo es jau tās atklāsmes dabūju, man iekšā viss paliek, pēc kā man to prātā viss turēt. Bet es domāju, ka es tomēr pagaidīšu, kamēr uztaisīšu video to visu izstāstīšu, un tad tā smuki palaidīšu vaļā, un man būs vieta kaut kam citam. Bet riktīgi baigi smagi to visu nes sev iekšā. Un tā kā nevis tā kā grūti, nevis tā kā bēdīgi, bet drīzāk vienkārši tā kā tik daudz, tik masīva informācija. Un es domāju, davai es vienkārši palaidīšu to visu vaļā un skatīšu, kas notiks. Jo, ja es to visu aizmirstīšu, nekas izdomāšu visu pa jaunam. Un es to palaižu vaļā. Pirmkārt, man ir fantastisks sajūta, ka es iemācījos, ka struktūras var palaist vaļā. Un reāli, ir tas teiciens, ka es zinu tikai to, ka nezinu neko. Un izrādās, tu savas zināšanas var tā vienkārši palaist vaļā. Un tu to vairāk nezināsi. Un tas nav tā, ka tu esi aizmirsis, nav tā, ka tu esi to izcits no galvas laukās. Vienkārši es to palaidu vaļā. Tas ir fenomenāli. Bet skaties, kas notiek? Es palaidu to vaļā, un es sāku redzēt to struktūru. Tā struktūra bija tāda zilā krāsā, tāda kristāliska. Un tā vietā, lai viņa atrastos man prātā, es redzēju, kā viņa ir ārpus manis, bet viņa ir tā kā ap mani lidinā šeit. Un sapratu, prāts palika atkal tukšs, es atkal nezināju, kā tas strādā. Bet es zināju, kur tā struktūra atrodas. Manā prātā bija vieta, kur nāk jaunai struktūrai. Es teiksim, varu mācīties nākšās lietas. Bet es tagad pastos, tā struktūra lidinās. Es to struktūru pieslēdzu pareizā veidā, un pēkšņi es atkal visu saprotu. Es iemācījos tā kā turēt informāciju ārpus savas galvas. Un man tas ir baigais atklājums. Es nezināju, ka tas ir iespējams. Vienkārši viņi kaut kur lidinās apkārt, es viņu izveidoju, un kad vajag piekļūst klāt. Tas bija viens. Otrs bija tas, kad mans eksperiments bija veiksmīgs, trešo aci sapratu, ko vajadzēja, izdomāju, vai tagad kaut ko interesantāk, jautrāku. Kas notiek ar cilvēku pēc nāves? Baigi tumšs, tagad gaišāks. Kas ar cilvēku notiek pēc nāves? Izdomāju, kad būšu uztaisījis video, es sākam pastāstīšu, kāds esmu tajā situācijā, kas nezinu, kas notiek pēc nāves. Un tad es uztaisīšu tādu uzdevumu, ko tagad gribu, lai man to nāk informācija. Un skatīsimies, kas tur notiks, vai man atnāks vai neatnāks.
interesantā lieta notika tāda, ka tajā brīdī, kad es izdomāju, ka man tas vēlāk interesēs un vēlāk to gribēšu saņemt, man momentāli par to sāk nākt informācija. Un es saku, nē, pagaid, es vēl gribu kādu brīdi nezināt, lai es varētu ar to padalīties un tad vēlāk zināt. Bet nē, tas tā nestrādā. Tiklīdz tu iedomājies, ka tas ir te noderīgi, tas tev ir interesanti, es jūtu, kā man šī informācija dod. Man tur tāds smieklis sāk nākt. Nu, tas vienkārši tik sirsnīgas būtnes tur augšā ir. Tik sirsnīga tā visa struktūra ir. Nu, es domāju, nu labi, reāli, ja es tam tā kā pretojos, ja es tā kā to nepieņemu, tad jau mans paliek tā kā ķermenis sāk sāpēt, jo es tu informāciju jau paprasīju, es tajā brīdī nesapratu, ka tā īsti prasīšana, jo es domāju, tā kā es ieplānoju, ka es to prasīšu vēlāk, bet tā jau bija prasīšana. Un tajā brīdī, Dino kaut kur trakiet, un tajā brīdī informācija sāk nākt, un ja es tagad viņu obloķēju ciet, tad viņa aiziet nedabiskā veidā pazūd. Un vajag izdarīt tā, lai viss ir labi. Un tāpēc man tā informācija atnāca, bet viņa atnāca vēl intuitīvā līmenī, nevis prāta struktūra līmenī. Tāpēc es vēl īsti nesapratu, kas tur ir, bet tas atnāca, tā kā tas materializēsies pēc brīža, un pēc kāda laika es sapratīšu. Vispār, es izdomāju, ka nākšā tēma varētu būt par to, kas notiks tad, kad cilvēki nomirst. Kas notiek? Bet jā, man tāda sajūsma par to, un vēl es sapratu par to trešo acu, par tiem līmeņiem. Es bišķi pastāstīšu, jo man palika interesanti tikko stāstīt par to visu. Kad ar to intuīciju tu vari regulēt ar savu frekvenci, tu vari regulēt dažādas līmeņus. Un, kad es sapratu, kā tur visā forši var iet iekšā, kā tos līmeņus var regulēt, es izmēģināju paregulēt, un, Dievs, cik viss paliek dīvains. Es teiksim, aizies slāni, kas ir tuvāks, teiksim, zemē, teiksim, šiem cilvēkiem, kas te apkārt ir. Un viss tik dīvains paliek, tik interesants, un tik krāsains, un tik dzīvs, un tik īsts. Tik grūti aprakstīt to visu. Un tajā pašā laikā, kā lai saka, es sapratu tādu lietu, ka no vienas puses par intuīciju cilvēku uzskata tādu lietu, kad viņš sajūt enerģijas apkārt, viņš sajūt tās plūsmas, viņš sajūt, kas tur notiek. Bet es sapratu to, ka intuīcija ne tikai sajūšana, bet arī piedalīšanās reāli. Es varu apzināti piedalīties šajās plūsmās. Un nevis tā kā agrāk, ka es varu kaut kā citreiz spīdu, citreiz kaut ko vienu cenšos tur izdarīt, bet tādā ļoti intuitīvā līmenī. Un tādā, kad es jūtu, ka apkārtējās enerģijas to pieņem, apkārtējās enerģijas jūtas, ka tas ir harmoniski. Un es varu zīmēt šajā vidē, un es varu radīt šajā vidē. Un reāli es varu skatīties, es tagad skatos vienā punktā, un tā. Aha, un es tagad radīju vienu interesantu lietu šajā vidē ar savu, teiksim tā, zīmēšanu. Un es jūtu, ka visums apkārtē vidi to pieņem, un tas iekļaujas šajā kopējā enerģētikā. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es atklāju, ir tas, ka šajā intuīcija pasaulē nekas nevar stāvēt uz vietas reāli. Ja tu gribi uzzīmēt 3 stūri, un lai tas paliek pa 3 stūri, tu reāli bojā sistēmu. Tu apspied viņu un tu dari tai pāri, jo šeit viss mainās, nekas nestāv uz vietas. Tu uzzīmēs līniju, un pēc brīža redzēs, ka tā līnija jau ir aizlidojusi kaut kur, jau savienojusi kaut ko, jau pārtransformējusies par kaut ko. Kā lai pasaka, visu laiku mainās. Un ja tu spēj radoši taisīt lietas, kuras laiku mainās, un piedalīties tiem mainīšanās tālāk, un tādā veidā, kas sadarīgi ar tevi un sadarīgi interesantā veidā ar to, kas apkārtē notiek, tad notiek baigi interesantās lietas. Un tik dīvaini, ka es jūtu, ka pasaule sāk pieņemt to manu enerģētiku, tādā ziņā, ka, no vienas puses es tā kā daudz ko sajūtu, un daudz ko tā kā jūtu, kas apkārt notiek. Un dažreiz kaut kāds savienojums veidoju tā. Bet tagad es kaut kādā veidā saprotu tās enerģijas, un es tā kā varu tā interesanti pieslēgties, lai ar viņiem tā kā miedarbotos. Kā tie ir mani draugi, mēs kopā kaut ko veidojam, mēs kopā pie kaut kā strādājam, teiksim, es iedodu impulsu, un es jūtu, kā tās enerģijas šo impulsu padod tālāk. Un kaut kas aiziet citam cilvēkam, kaut kas aiziet kaut kādām citām enerģijām, kas tālāk kaut kur ievirzīsies. Reāli mēs katrs varam piedalīties, visu laiku varam piedalīties šajās enerģiju plūsmās, un radošā veidā vienkārši darīt lietas. Un reāli meditēšu, vienkārši sēdēšu šeit zālē. Es jūtu, ka es tik daudz, kur pasaulē varu piedalīties, pasaules plūsmās, pasaules norisēs. Un man vienkārši tik fenomenāls atklājums ir. Un tā kā teorētiski tas jau bija daudz, kur tā kā lasīts, dzirdās, kaut kas tāds, bet tas, ka tu to var piedzīvot, tas vienkārši fantastika. Parunāju. Tā.
tātad, jā, kaut kā taisīšu to video, un tad būs nākšais video, un tad būs pasākums, un tad būs vēl kaut kas, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Es jau sen gribu uztaisīt video, kurā es ar jums padalos, kā var ar meditāciju apgūt prasmes, teiksim, kā var apgūt programmēšanu, kā var apgūt kaut kādas tur prasmes reāli, kurām var pelnīt naudu, kuras ir noderīgas šajā sabiedrībā, kuras būtu noderīgas skolā un tādā garā. Un man tā visa informācija ir, es esmu pat viņu sakārtojis, bet man laika tam nepietiek. Man laika tā sajūta, ka svarīgāk ir padot laukā par to intuīciju, par to trešo aci, un tāpēc man tā prioritātes laika mainās. Bet drīzumā viss būs, viss vienkārši nāk, un reāli, jo vairāk nāk, jo ātrāk viss nāk, un tā plūs vienkārši. Kopš es dodu šo informāciju laukā, kopš taisa pasākums, man tā informācija, tā plūsma tik spēcīgi palikusi, un man vienkārši sajūsma par to visu. Labi, tas ir vienkārši video. Paldies par klausīšanos, līdz vēlākam.